ir mūsu aparāti. No, gumijas lejus priekšrocības. Paņēma un aizvilka. Gatava? Tu roksturi paņem rokā? Gatava. 2 asaru kāti un 2 bigbait kāti. Braucam atpakaļ. Dublis numur 2. Paņēmām 2 bigbait kātus un izrādās 2 asaru kātus. Čekoli vienādi. Nevar īsti saprast. Nepaskatījāmies, bet tā ir laba zīme. Tātad jābūt. Nu ko, šodien 3. oktobris. Ir 7:30 no rīta. Saulaikts. Silts šodien. Silts. Pusdienlaikā jau sola lietu un mēs esam kālā. Pamēģināsim pastrādāt ar bigbaitiem, pa sēkļiem, pa zāļu malām, pa kantēm. Pameklēsim līdekas un paņēmām līdzi arī kruķi, kruķilku virķelku. Paskatīsimies, kas ezerā notiek dzīlēs. Varbūt kāds žanīts izlido, varbūt kāds liels asars. Bet tas tā. Pārsvarā mēģināsim spiestas klasiku. Labs ir, skatās kā mums iet, ieliek laiku, ja patika. Abonējiet kanālu, ja vēl neesat to izdarījuši un nesakas. Tā, rādu kā sienam stingrus. Paņem kevlāra gabalu, cik nu garu kuram vajag. Saliek dubultā, hop, galiņu. Paņem āķi, izvilk cauri āķa ausī un apliek 3 žuburim apkārt. Ja? Nu, labi, man te pa gara drusku sanāca, bet tas tā uzskatām. Un 1, 2, 3, 4, 5. Te baigi garš sanāca. 6, 7, 8, 9, 10. Tā, un iekšā. Vajag pagarināt. Izvelkam ārā, noņemam pāris cilpas. Vajag saīsināt. Pieliekam dažas cilpas klāt. Lūdzu. Kur tev tas īsais palika? Izrādās, man viņš tāda tečabraša, kur ir dara īsais. Ideāli. Un tā, kad stingrs gatavs, paņemam vienkārši mūsu gumīzīvi. Džigalvā ieveram iekšā, cilpā un apakšā kaut kur. Bāc! Nu, un šitā te sanāk. Ļoti smuki. Jā, zinu, šitas āķis ir pa mazu, bet tas nav mans māneklis. Tā kā neko nezinu. Aizgāja! Nolamājies! Es redzēju. Mamuts. Bija smuka. Nu, aste katrā ziņā viņai bija liela. Es jau parasti pēc acīm spriežu. Jā, pēc acīm skatos. Smuka ziltiņa. Vai karika, kad 70 varētu būt. Jā, vajadzētu būt. Būt. Un šitie apgriezieni, viņu es nevaru, man pilnīgi nervi nevar skatīties. Un tad apgriežās tūlīt, jā, būs! Jaunā paudze. Abā.
bija lielāks pa mani. Redzēšanos. Mērs ir. Domā? Jā. Tas var 52, tas bija. Pasties pašā lūpiņā, viņi tūtais atsvruks. Ir tas mēriņš. Domā? Es saku 49 varbūt. Jā? Davai, nu? Davai. Redzēšanos. Jā, nu tā arī ir. Tagad sāk rādīties. Kāds baļķis. Pavāc drusku nost pīcku. Jo. Pēc te. Gan jau visi Kāla ezerā pazīst šo te baļķi pretī saliņai. Kāds zīmēs. Zari arī ir. Jā. Vesela egle. Nu, šobrīd var redzēt minkotu visā darbībā, kur ir zāļu maliņa. Tā mēs iestatījām motoru un smuki tagad slīdēsim viņš tā te garām. Jā, kur tā zāļu mala. Tad iziesim šitam pampakam cauri un smuki tā noslīdēsim. Kur šitai zāļu maliņai mēs arī tā smuki noslīdējām garām. Motors pats tur kursu. Mēs viņām iedavām ātrumu un smuki viss notiekās. Nu tā, zivtiņa pagaidām neņem, tāpēc izdomāju, kad varētu beidzot iefilmēt jums kaut ko par minkotu. Tātad. Man uz laiviņas ir uzstādīts jauns motors, Minkota Terrova 2024. gada modelīts, jau ar šādu te pulti. Tas nav brushless, ja. Tātad tā nav kvest versija, tas arī nav baltais, tas ir saldūdens versija. Nu, pats parastākais, kas Terrovai ir 55 LBS-i, laikam kaut kāda 50, cik tur es īsti neatceros, varbūt 4. kāja. Vienmēr sakot, jā. Nu, tādām laiviņām, kā mana, visām stikla šķiedras šitajiem te amberlatiem, latreksiem, 430-iem, visiem šis motors der. Kājas garums attiecīgi arī der. Man viņš ir ielaists aptuveni šādi. Var redzēt, centimetri 30 vēl ir līdz pašai galvai, un es domāju, ka, ja es gribētu, es viņu varētu arī pacelt augstāk. Šobrīd drusku pa zemu viņu arī esmu nolaidis, bet dziļums atļauj un tā. Ko varu viennozīmīgi pateikt par šo motoru? Viennozīmīgi pilnīgi nesalīdzināmas lietas ar to, kas man bija iepriekš. Kas man bija iepriekš, skaļi vairs nesaukšu, varat ieiet manos entajos TikTok video, iepriekšējos YouTube video un paskatīties, ar ko es mocījos diezgan ilgu laiku, rupji rēķinot visu vasaras sezonu. Kaut kā tā. Šis motors ir spēcīgāks, vismaz man tā liekas. Algoritms, viņa darba algoritms ir daudz pārdomātāks. Viņš nav tik ass, viņš daudz laidenāk strādā. Daudz laidenāk stājās uz punkta, ja ir pārbraucis pāršāvis tam pāri, daudz laidenāk viņam piebrauc klāt, nevis ar šitādām te asām visādām kustībām, ja? Tādām, ka tu tur no lajos var izkrist, ja stāvi kājās. Nu tā, pagaidām, šī jau kaut kāda varētu būt 7. cope, 8. Pagaidām nekādu tādu, kā teikt, kļūdu, gļuku neesmu manījis. Ir dažas atziņas, kuras varētu arī jums palīdzēt motora izvēlē. Tātad, šis motorīts sākumā, kamēr mana laiva bija remontā, bija uzstādīts uz 430. ambera. Un viennozīmīgi ir tas, ka šis motors amberu uz enkura tur daudz labāk nekā pūsli.
Ja? Tātad man ir 400 dulkāns ar cieto grīdu, un dulkānu viņš tur švakāk uz punkta. Drusku pārfrāzēšu. Uz punkta viņš tur gan vienu laivu, gan otru, bet dulkānam nedaudz vairāk staigā pakaļ. Bet jebkurā gadījumā tas nav salīdzināmi ar to, kā pakaļa staigāja uz iepriekšējā motorā. Paskatieties, var šobrīd vējš kaut kur 4 metri, kā motorīts strādā. Ja, viņš lēzeni, laideni, padrusciņai, ķer to vēju. Pie tam šodien vēl ir diezgan mainīgs vējš. Kur es tagad piecēlos kājās, protams, es esmu kā pura, ja, šobrīd. Tāpēc viņš mēģina tagad saprast, kas notika, kāpēc laiva neturās uz vietas tāpat, kā turējās iepriekš. Bet tāpatās tā darbība ir daudz tāda mīkstāka, laidenāka, pārdomātāka. Es teiktu, vienkārši ir daudz pareizāks darba algoritms. Jā, daži vārdi par motora skaļumu. Sākumā man likās, ka viņš ir skaļāks par iepriekšējo motoru, bet īstenībā nē. Tad, kad 10. robā iet, viņi visi ir skaļi. Vienīgi tā Quest sērija varbūt tā ir daudz klusāka, bet šie te motorīši, viņi visi 10. robā aptuveni vienādi skaļi. Bet ko varu piebilst? Līdz kaut kādam 5. 6. robam, tas motors ir diezgan kluss. Diezgan kluss. Salīdzinoši ar iepriekšējo klusāks. Varu atzīmēt tikai to, ka, piemēram, uz stikla šķiedras laivām viņš ir skaļāks, jo tās vibrācijas tomēr pa cieto korpusu vairāk rezonē. Jā. Vēl, kas bez šaubām man ļoti patīk, ir tas, kad uz šīs te pults, pirmkārt, taktili viņi ir daudz labāk. Jā. Iepriekšējā motora pults pogas, tas bija kaut kas šausmīgs. Es vajadzēja ar nagu spiest, vienkārši spiest, spaidīt. Viņas vajadzēja ar nagu iekšā, un viņas bija ļoti mīkstas. Un tur to nagu viņām spiedi cauri, un dažkārt poga vienkārši nenospiedās. Viņam bija jāspaida vairākas reizes. Viss ir ļoti uzskatāmi, jā, pa labi, pa kreisi, ātrums lielāks, ātrums mazāks, motoru ieslēgt, motoru izslēgt, tā kā apturēt. Enkurs, ko gan varētu nozīmēt enkurs? Protams, ka viņš nozīmē enkuru, jā. Te ir izvēlne, šis ir autopilots, šī ir kruīza kontrole, un te ir programmējamās pogas, ja nemaldos, uz pirmā stāv drifts. Kaut kā tā, arī viss. Rāda, cik bačiņa, 2 pirkstiņu baterijas, jau kaut kādas 8 copes. Un jūs redzat pat vairāk pa pusi. Arī viss, vairāk jums nekas nav vajadzīgs, ja? Visa informācija ir uz displeja. Kaut kā tā. Šobrīd viņš rāda to, ka viņš ir 0,3 metri no tā punkta, šobrīd pat 0 metri no tā punkta, kur es iestatīju enkuru funkciju, un propellers griežās, turās pretī vējam ar 1. 2. ātrumu. Vēl viena feature, kas, manuprāt, ir vienkārši superīga. Ir tīpaši priekš tā, lai pamētātu spinningu. Ja? Kā jūs redzat, šobrīd vējš pūš purnā. Ja? Es iestatīju motoram autopilotu. Es domāju, ka pareizāk laikam būtu ar driftu, bet es vēl līdz galam neesmu izpratis to driftu. Bet es iestatīju autopilotu šobrīd. Es piecēlos kājās, es jūtu, ka motors uz priekšu tā kā nevelk. Es iedodu viņam ātrumu 4, ja? Viņam ir kurs. Tātad kurs ir aptuveni uz tās laipas galu. Te ir tāda sēkļa mala, kā var redzēt pano. Tad sēkļa mala no manis ir 8 metru attālumā, ja? Aptuveni tā viņa te iet pa maliņa. Un es tagad gribu, teiksim, pa to malu mētāt. Ja? Man tad jāiestāta tāds ātrums,
lai laiva brauktu uz priekšu. Nu, šobrīd es skatos, ka mēs braucam, bet ļoti lēnām es piespiežu tur, teiksim, 4,5, jā, tā, lai viņam būtu vieglāk. Apgriežos vienkārši otrādāk, aizmirstam par visādiem pano un mierīgi mētājam. Jā, laivas pakaļa gan jau nedaudz sāks grozīties turpu šurpu, jo es esmu kā bura stāvot kājās. Un no tā, kā es grozos, attiecīgi ir atkarīgs, kā pagriezīsies laiva. Bet, nu vai nav super? Vējš tev pūš mugurā, tu mierīgi vari apstrādāt sēkļa maliņu bez problēmām. Ik pa laikam tomēr paskatīties pāri plecam, lai neuzskrietu kādam virsū. Bet šobrīd ezerā neviena nav. Vienīgais, kam es varu uzskriet virsū, ir laipai. Bet izskatās, ka mēs viņai ļoti smuki noiesim garām. Forši. Tagad nostādīju kursu. Aptuveni, nu pēc auklas spriežot, 35 metru attālumā no meldriem. Normāls, brīvs, vienkārši, bez iespringuma metiens. Un šitā te zāļu malu mēs apstrādājam ideāli. Vējš pūš mugurā, nu lai pūš. Nekādu problēmu. Es stāvu ar muguru pret motoru, ar muguru pret vēju un man ir diezgan komfortabli. Lai nepūš pakausī, vienmēr var uzvilkt kapuci un vispār tik bijis. Manis pēc kaut vai sniegs var sākties un negaiss. Es jūtos komfortabli. Tātad, tiku skaidrībā ar to drift funkciju. Viss ir gaužām vienkārši. Vienmēr sakot, tā ir slīdēšana. Slīdēt var gan pret vēju, gan pa vēju, gan sāniski. Galvenais pareizi iestatīt. Tātad, tajā brīdī, kad jūs ieslēdzat pogu drift un ieslēdzat šī slīdēšanas funkcija, motors saprot, uz kuru pusi skatās jūsu laivas purns. Viņš visu laiku mēģinās turēt laivas purngalu ar skatu uz to pusi, kurš bija tajā brīdī, kad jūs ieslēdzāt šo drift funkciju. Un tad jau ir divas pogas. Jūs varat vai nu nobīdīt laivas purna leņķi, tur līdz pat 90 grādiem es mēģināju, man liekas, ka vēl vairāk var. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jūs laivu nostatīsiet pilnīgi perpendikulāri tam kursam, ko jūs bijāt sākumā ieslēguši, bet slīdēs viņa tāpatās tajā kursā, kurā jūs bijāt ieslēguši, bet šādi, ja? Ja. Un otra poga ir tā, kad jūs varat, piemēram, jūs saprotat, ka tas kurs, ar kuru jūs slīdat, jums drusku nepatīk, jūs gribat tur, teiksim, 5 metrus pa labi vai 5 metrus pa kreisi. Un jūs vienkārši uzspiežat pāris reizes un laiva pēc brīža pārceļās tos metrus uz vienu vai otru pusi, no kuru jūs izvēlējušies pa labi pa kreisi un attiecībā, cik tad šīs te pēdas, ja, tur pagaidām viss ir pēdās, cik tad pēdas jūs esat izvēlējušies, lai laivas kurs izmainās. Forša feature, var slīdēt pret vēju, var slīdēt pa vējam. Principā, jā, viņa ir vēl parocīgāka nekā tas, ko es rādīju iepriekš ar autopilotu, jo, nu, sanāk, var daudz precīzāk un daudz tā pareizāk iestatīt laivu, lai viņa slīd tajā kursā ar tādu leņķi, kādā jūs vēlaties. Super. Funkcija baigi labā, obligāti viņu izmantošu. Vēl viena tāda forša funkcija, kas iepriekšējā motorā man nebija. Un es domāju, ka ar viņu ir pazīstami tikai tie, kam jau ir minkota. Bet, nu, pa lielam šis video ir domāts, nu, vairāk tiem, kuriem minkotas nav. Un kuri domā, vai viņi iegādāties vai nē. Tātad funkcija saucas joggings. Tātad, piemēram, mēs šobrīd uzlikām enkuru. Tātad, un gribu es, piemēram, pārstāties nu, kaut kur 2 metrus uz priekšu un 5 metrus pa labi no šīs te vietas. Cik es saprotu, tad ir jādara tā. Kā
kā jūs redzat, esmu paslīdējis 2 metrus uz priekšu, 5 metrus pa labi un pārstājies. Mēs varam arī redzēt te uz kartes, ka lūk, es esmu stāvējis te. Šobrīd es esmu 0,3 metrus no turienes, no kurienes es viņam esmu iestatījis būt. Nu, ideāli, vienkārši, ir tīpaši džigotājiem. Nu, varat iedomāties. Jūs džigojat, ja? Un jūs esat apstrādājuši, teiksim, kaut kādu kantīti un gribat pārbīdīties, teiksim, 10 metrus. Vienkārši nevis uz priekšu, ne uz atpakaļ, bet tā kā jūs stāvat uz maliņu. Jūs paņemat pulti, jūs nospiežat 10 reizes pa labi, un laiva smuki nostājas jums. Protams, viņa tur pagrozīsies drusku, jā, jo, vējiņš un tā, bet laiva smuki nostājas tātad pa labi 10 metrus. Nu, tā beidzot vienu pierunājām. Nav liela. Domāju, ka 65. O, tas tā kā Žanis, Johairī. Ko tu te darīji? Smuks 70. Smuks 70 Žanis. Es pat ierakstīju. Paska, vardi apēda Johairī. Domājām līda, ka pirmīt bigbaitu viņam metu virsū. Skatos, bigbaitu nereaģē. Strādāju, satīšu. Nu, čalīt. Es tādā seklumā vēl stāvēju. Apēda vardi. Šitāda te vardulēna apēda. Tas būs 70. Nu, davai nomēram. Braucām rudens līdekās. Sanāca. Ir? 69. 69. Zandars. Nu, vai nu kālā ir sami, vai nu tas ir metrs, vai nu 1,20 m plus. Pagaid. Es saku, ka tā ir leideka. Kaut gan nē, tā kā baidās viņš. Varētu būt, ka arī Žanis. Tur vēl viens. Jep. Pilnīgi osta. Ne? Pilnīgi laizēs teiktu. Ak, neķītreiz. Sapinā. Asta. Jā. Jep. Viņš sapina asti. Viņš viet uzsēja mezglu. Sika surprise, motherfucker. Hei, esam izbraukuši. Vienu Žanīti. Vienīgo, kas šodien arī pieteicās. Paņēmu. Nu, 5 copas bez džus. Jau zivi gribās apēst. Ir nopelnīts. Nu tā, vilksim laivu. Izņēmām visu ārā, visas smagākās mantas. Un tas paņems. Un tur uz kalna aizvilksim ar rokā. Sākumā grūti, tāpēc, ka riepas pa dūņām iet. Pēc tam jau... Man no aizmugures sāk stumt. Davai. Gatavs? Aiziet. Wow! Labi, nesam daudz. Aizstūmi ātrāk nekā es spēju paiet. Labi. Jā. Bet nu? Vot ieliežiet šodien savu pinvolu kaut kādu, ne? Bezcers. Tikai vieglo stikleni vai nu gumīnieci uz riteņiem. Un lieta darīta. Drusku samirkām, salijām.
Kādas 2 stundas līņāja lietutiņš. Drusku aizalsies esmu. Puņķi, klepus un prieka pilnas bikses. Zils ļoti kūtra, baidās no mānekļiem. Kā māneklis iekrīt, tā zils uzreiz projām. Jā, uzreiz uz grunti un viss. Cerams, kad līdekas vēl tikai sāks ņemt. Šodien tikai zandars. Kāla ezers, nu, grūts ezers kā vienmēr. Kā vienmēr tāds ļoti, ļoti sarežģīts ar zivīm. Bet, nu, kaut kas ir. Nu tā, ja patika video, ieliec laiku. Abonē kanālu, ja vēl neesi to izdarījis, un nesakas.